Dārgie draugi, šajā epizodē mēs runājam par to, kā, kāpēc, kas un kad radās Jānis. Man to mēģina iestāstīt, un viņam kā parasti nesanāk attaisīt savu telefonu. Un jautājums, vai Bruno var apēst mani? Ļauns, ja tā ir nolūks. Tā ir bijis nolūks kaitēt. Atkarībā ar kādu nodomu. Bing! Labrīt, Bong. cēsis. Labrīt, cēsis. Nu čau, labs tev ievads. Noķēr man drusku nesagatavot. Labrīt, Cēsis, labrīt, Vidzemi, labrīt, Smilteni, labrīt, Liepāja, labrīt, Daugavpils. Un labrīt, Jāni. Kā tev iet? Nu čau, Bruno. Iet labi. Es drusku vēss, es drusku nosals šorīt nākot uz šeien, bet laikam jau, ka tas ir normāli, ka pavasars neatnāk tā kā uzreiz. Nē, bet no rīta vienmēr būs tāds pavārs. Ir. Es gāju gulēt, man bija karsts, tad tā balkona vaļā pamodos no rīta nenormāli sals. Nosals visā sals. Nā, tu biznesa uz balkona atkal, ja. Jā. Tā. Skaties uzmanīgi, kur kā un ar ko to ir gulēt. Ko, klausies, tā tad īsumā personīgie jaunumi. Es pagājušajā sasolīju visu kaut kādus tur ratus, vai ne uz pilsētas svētkiem, vēl uz kaut ko izrādās, visi termiņi nokavēt. Tā kā atceļam visus ratus, visdrīzāk. Es nesaku, ka tas tā pilnīgi noteikti tā būs, bet 99%, ka visi mūsu izklaidi šogad ir pilnīgi absolūti vējā. Bet es domāju, mēs te savāksimies uz Vaivsielas. Es ceru, ka savāksimies tāpatās. Un, ja neko citu, tad vismaz kā cēsnieki mēs mākam vismaz WhatsApp grupiņu uztaisīt. Un to tad mēs arī varētu izdarīt. Jo pilnīgi visiem mazajiem cieviem vajag fucking, jā. Ir, bet Vaivei kā pagastam kā to sauc? ir. Gentrifikācija or some shit, ne? Gentrifikācija ir vecu rajonu, man liekas, pataisīšana par jauniem, ne kaut kā tā. Tehniski tas ir pareizi, jā. Šodienas jaunais vārds, ko es esmu iemācījies vienkārši. Vaivas pagastam ir WhatsApp grupa. Kāpēc Vaivas ielai nevar būt WhatsApp grupa? Vienoties Cēsim ir WhatsApp grupa. pagastam. Godu katrai ielai WhatsApp grupa. Tas gan būtu dīvaini, ne? Tas sanāk, ka Latgales ielai būtu jāvienojas ar Latgali. Jāiet projām vienkārši. Nav ko viņiem te darīt. Viņiem ir savu vietu. Nē, es kā piemēram no Rīgas, tur ir daudz vietas, kas nosauktas, ko Bauskas ielai vajadzētu būt ar Bausku vienā sarakstē. Jā, bet arī, teiksim, Cēs iela ir visur. Kur zemē tev būtu grūti atrast Cēs Nē, ielu? es domāju, ka ir Cēs iela. Domā? Pilnīgi noteikti, jā. Šis būtu interesanti pameklēt. Tukumnieki, kas klausās. Cik daudz no jums dzīvos Cēs ielas? Un atdodiet viņu mums. Bring back Cēs Ja domāju, visas Rīgas ielas jādod Rīgai. Šausmas, ko Rīga darīs ar tik daudz ielām. Mums beidzās vienkārši Cēsis tādā gadījumā. Labi, klausies. Sāksim ar papētīju karti, un Rīgas ielas sākās burtiski man liekas, no Plesko. Jā, tā brīdī, kad tu nogriez, tā nav no Plesko šosei. Tā ir P20 šosei, kas savieno Cēsis ar Valmieru. Kas ir interesanti, viņi savieno Cēsis, īstenībā viņi savieno Cēsis ar Valmieru, bet Valmieru ar Plesko šosei. Jā. Un ka viņi sākās tur, jā, nogriežoties uz Līviem, ka tur sākās tā Rīgas iela. Tas man ļoti interesanti likās. Tur vienkārši nav vēl numuru salikt, bet iela tur ir. Kā mēs esam progresīvi domājoši? Mums ir ielas, bet vēl nav māju. Viss notiek. Citās ir mājas, bet nav ielas. Anyways, kā solīts iepriekšējā epizodē, kuru, darbie draugi, jūs dzirdējāt pagājušo piekdienu, visticamāk. Bet mēs tagad varam teikt, ka ir kaut kas publicēts beidzot. Jā, mēs esam jau 2 no 1004 epizodēm ielikuši. Šodien būs 3. Super! Rītā būs 4. un piekdien būs šitā. Piekdien būs. Nē. Sanāk, ka man bļāviens šitā nebūs. Ka šodien būs 29. Rītā būs tā, kur mēs filmējām pagājušajā nedēļā, un parīt būs tā, ko mēs filmējam šodien. Ok. Tas nozīmē, ka jūs jau dārgie klausītāji, šo visu jau dzirdat jau tā teikt, jau praktiski dzīvajā. Mēs iesim dzīvajā. Mums vajadzētu. Pēdējā epizode, ko es ieliku, ir mēs pa lieldienām runājam. Kā ir tā jādzīvo. Zini, ka ir tāda lieta kā prokrastinācijas žurnāls. Nopietni, tu viņu var abonēt, bet viņš nāk vienmēr ar novēlošanos. Privātā dzīve? Nē, tā doma ir, tā ir tā kā prokrastinētājiem, nevis... Jā, īstenībā, privātā dzīve, laikam. Visi žurnāli pa lielu. Bet privātā dzīve iznāk laikā. Tur tā ideja tam prokrastinācijas žurnālim, tā ka viņš vēlāk iznāk. Es teiktu, ka pilnīgi viss ir prokrastinācijas, kas nav tevis uzlabošanai. Do with this as you please. Anyways, darbie draugi, kā jūs pēc nosaukuma nopratāt? Jūs jau pēc nosaukuma zinat, par ko es balsošu, bet es vēl nezinu, tāpēc Jānis man ir atnācis pastāstīt, kas ir vispār politika, jo es neko nesaprotu, un viņam ir 85. Tā kā es ceru, ka tas nav AI slops, es ceru, ka tu esi padomājis pats. Jā, tā tad es ne tikai padomāju pats, es vispār sapratu to, ka
Šis prasa tādu plašāku, iespējams, drusku tādu skaidrojumu. Mēs sāksim ar visumu radīšanu. Okay. Šis ir 10 epizožu cikls. Visdrīzāk. Kāpēc mums bija Vairavīķi? Pirmkārt, vēlēšanas ir tikai oktobrī, vai ne? Tā, ka man ir laiks tā kā ieskrieties, vai ne? Un es gribu, lai tas veido tādu tā kā nelielu lavīnu, vai ne? Nu, tādu tā kā sniega bumbas efektu, vai ne? Ka mēs sākumā šo sakam mūsu 4 klausītājiem, bet beigās ir kādi 5. Parādīt 4 klausītājiem. Mēs sakam, un beigās ir 5. Kad 5 klausītāji. Es uzskatu, labi, ka ne 6, 7. Tas ir iespējams. Nu, galvenais, tātad, jā, nu, es domāju, no kuras puses šim lai pieiet. Un man uzreiz ir jābrīdina, es pats esmu partijā. Es esmu partijā. Jā, tu nezināji. Es esmu partijas vienotība biedrs, bet es esmu ierīnas biedrs. Es neesmu nevienā amatā. Es nekad neesmu bijis nekur iebalsots vai vēl. Es pat neesmu nekad kandidējis nekur. Paldies Dievam. Un es arī baigi tā neplānoju. Nu, vismaz uz šīm vēlēšanām es noteikti nekur nekandidēju. Uz nākošajām es gribētu kandidēt, bet visdrīzāk. Bet tas sanāk, varbūt ne no vienotības. Prezidents. Es negribētu būt prezidents, es gribētu būt karalis, ja man būtu tāda iespēja izvēlēties. Nu, kāpēc man būtu par prezidentu? Prezidents, viņš neko nevar izdarīt. Es gribētu būt karalis, būt absolūts monarhs. Bet būsim pavisam absolūti reāli. Kurš negribētu? Jā, tas gan. Es tik tā. Bet nu, lūk, tātad, domājot par partijām, jā, man ir jāsaka, tātad man iestāšanās vienotībā ir saistīta ar lokālu politiku. Es nekad neesmu bijis saistīts ar valsts līmeņa politiku. Un varbūt, ka es būšu ar viņu saistīts. Jā, jo tāpēc, kad es biju pilnīgi godīgs, kaut pārvācot uz cēsīm, es nezināju, kas kur politiski notiek, bet es esmu politiski aktīvs. Es biju politiski aktīvs. Tas tā kā tas Krievu, tas štokģē, kādā. To atceries par televizorā diagrāmu? Protams. Jā, tas bija ļoti labs raidījums. Viņš vēl ietīns? Nezinu, es neesmu pievērst. Man nav, es televizoru neslēdzu. Kaut kad es sapratu to, ka viss tagad ir straumēšanas servisos. Man ir... Es nevaru štokģē, kādā ir straumēšanas servisos. Man ir tas Disneys, Netflix, Go3 tec. Par nevienu es nemaksāju. Visus es nozadzis no citiem. Apsveicu. Netflix man dod filmētājs, Go3 man dod filmētājs. Šitais Disneys man ir no draudzenēm. Viņš instanti... Viņš nav te? Šodien mēs 2 tā sēžam. Viņš nedzird šito. Es vienkārši domāju, ja jums pazūd bildi, dārgie klausītāji. Jā, vai jūs redzat, ka kameras katrs pieceļās un aiziet projām, tad jūs zināt. Viņš vairs neskatās. Tātad es uzskatu, ka visiem ir jābūt politiski aktīviem, bet tas nenozīmē, ka tev obligāti ir jāiet un jāsēž kaut kur saimā vai kaut kā tam līdzīgi. Un es mēģināšu izskaidrot, kāpēc. Jā, redzi, man tātad, es domājot par to, ko man runāt, es pirmā lieta, ko es iedomājos, ir, ar ko es runāšu. bet tas ir svarīgi. Saprat, ka lielākoties runās tikai tu. Nē, tu ir skaidrs, ka runāšu tikai es, bet ir skaidrs, ka es runāšu ar tevi. Nu, tas ir slikti. Tas ir tas, kā tas ir. Un man ir jāreikinās, ka tu nesaproti ne no kā, neko. Nu, no offense. Nē, bet tā. Bet politikā. Skaņu, es dzirdu visu. Nu, lūk, un tad man parādījās jautājums tātad. Vai man ir jēga stāstīt par politisko karti, kur vienā pusē mums ir, tur, piemēram, libertariāniska domāšana, otrā pusē ir autoritatīva. Prasīt, jo es neesmu sapratis, ir ļoti daudz mīmu par šito te, ka tur tas, un tas, un kaut kur Bērnijas Sanders tur pa vidu augšā. Jā. What the fuck? Kāds viņam sakars ar mums? Nē, tātad, ir tādas dimensijas, pēc kurām ir iespējams kartēt politiskos spēkus. Latvijā tas viss ir pilnīgi absolūti muģeklī. Ir gan kaut kādas lietiņas, ko var izdalīt, un mēs līdz viņām noteikti ne šajā sērijā. Bet mēs līdz viņām tiksim, bet es aizdomājos, ko man tev dos skaidrot labie kreisie. Īpaši vēl tāpēc, ka viņi atkarībā no valsts ir ārkārtīgi dažādi. Nu, piemēram, konservatīvisms, progresīvisms. Latvijā progresīvie ir kreisie, un kreisie globāli ir komunisti, bet Latvijā komunisti, tā kā sociālisti, bet Latvijas sociālisti ir konservatīvie, vai ne? Un kā lai es tev izskaidrotu to, ka pie mums konservatīvie un progresīvie ir viena un tā pati partija, bet kur saucās progresīvie, bet ir sociālisti. Bet atkal sociālisms mums redzi, es tev pazaudēju jau sen apakaļ. Nu, un tāpēc es domāju, no kādas tā kā prizmas, lai apstās vispār uz lietām. Es sapratu, ka vajag vienkāršot. Man ir jāzina mana auditorija. Es esmu ilglaik bijis pasniedzējs, es esmu ilglaik bijis konsultants, man ir jāsaprot savu auditoriju. Tad mēs šodien skatīsimies Animal Planet. Precīzi, ar tādu prizmu, kā ir vieglāk sadot otram pa galvu. Bet es izskaidrošu, un tavs uzdevums mēģināt turēt šo kaut kādā interesantuma tādā līmenī, ja?
Jo, Brīdī vienkārši kādu anekdoti izstāstīšu. iespējams, varbūt tev ienāk prātā kāds jautājums vai kaut kas tam līdzīgs, jo es ceru, ka es tūlītās apskatīšos, vai man te vispār ir atnācis man dokuments, kas mums te notiek. Kas tu viņu datorā taisīja? Tu vari atsūtīt. Kā tu sūti informāciju šeit? Nu, man ir Wi-Fi, bet es Acīm redzami, diemžēl tu neesi sagatavojies. Jā, acīm redzot. Mums ir jāuztais. Mums pirmo reizi ever. Nē, zini, kā ir aizpildu laiku. No telefona sūtīs? Jā, starpīt. Tu viņš telefonā saglabās? Man viņš ir saglabāts, viss kārtībā. Man vienkārši vajag ieslēgt tagad šito hotspotiņu, un tad viņš man atnāks. Mums ir Wi-Fi lokālais arī, ja kas. Bet man ir ērtāk, jo tāpēc, tad man viņš automātiski... Jā, bet es arī nevienotos šitam. Tu man neteiks paroli, jo tāpēc, ka... Es noklieru, fucking. Wi-Fi ir nenormāli lēns. Viss nenormāli internets ir tik lēns. Es ieeju kombi, skatos, saku, Dievs, 1300 saitiem kukī. Nu, noklierošu visu noklieroju. Skatos, atkal 1300 saitiem kukī. Senāk, kad kāds ir mūsu Wi-Fi iesēdies. Ne, tas to nenozīmē. Nē, beidz, jo es noklieroju, Cookie jau tev ir bet cookie man pieprasa nospiest accept, un es browserī varu noklierot cookies, tieši browserī konkrēti. Kompīs, starp citu, arī to var izdarīt atsevišķi. Nē, tu kaut ko tur esmu saprats, bet... Es pilnībā visu noklieroju, rādās 0, es ieeju YouTube vienreiz, nospiežu tur accept, tiem cepumiem nolādētiem. Atkal 1300 saitos esmu bijis. Tas, man liekas, ir saistīts vienkārši ar to, kā tie cookie ar tevi... sazinās ar browseru. tas noteikti nav par tavu Wi-Fi, bet klausies, man kaut kas te nenāk. Nu labi, zin kā ir, es domāju, ka es tikšu galā arī tāpatās. Nav jau nekāda baigāša tā, kā tu saka, raķešu zinātne. Varbūt izslēdz. Varbūt kaut ko es aizmirsīšu, varbūt kaut ko es nezinu kā, es nemāku. Dargie draugi, digitālās klādes, kā parasti mums pieviļ. Nē, es pats taču esmu stulbs. Es jau nepārbaudu, vai viņš te updatējas vai ne. Varbūt man īstenībā uz datoru viņš vienkārši nav updatējies. Senāk, tu datorā tev ir šitas ir remarkable. Agrāk man reklāmas visu laiku metās pa viņu. Tagad man kaut kad pēdējā laikā sāk par to otro daļu mesties. Otrā jau tev nav, tev ir pirmā jau vecā. Laikam jau, tu domā to krāsaino? Jā, nē, tā nav. Bet es laikam, ja man būtu šitāds, laikam negribētu krāsainu. Es gribu krāsainu, bet ņemot vērā, ka tas ir tik dārgi, es izvēlētos nekrāsainu. Bet tev nopēc vienkārši planšetdatoru, jo tie jaunie arī diezgan plāni ir. Vai tev tieši tas papīra fils pat? Iedod man rokās paturēt to aparātu. var paķēpāties, kur uz mūsu iepriekšējā kaut kāda raidījuma šito. Vai viņš tiešām ir kā papīrs? Tā kā... bet viņš ir kā papīrs. Nu, bet, protams. Un reizēm cilvēki saka, viņi raksta uz planšetes. Es saku, nē, protams, turpini, bet ir neliela atšķirība. Ir tā kā rakstot sajūtā kā papīrs. Nu, jā, tas ir viņas unique selling proposition. Tā, kad, protams, viņš ir labsēl šitais. Un viņš tev vienkārši hop pilīja klāt. Wow! Dargie draugi, tehnoloģija. Tagad tev ir mans paraksts, tur vienā vietā atstās, tur droši ņemt visus kredītus, tāpat neiedos. Tā, pagari, kur es eju, kur es esmu tūlītās. Es tūlīt esmu. Es esmu kaut kur savā personīgi, ja kaut kādā. Kas tas tāds vispār man te ir? Nē, man tas fails ir. Man tas pagari. Es tūlītās sapratīšu, kas man te uz telefonā kaut kas notiek. Man telefonā kaut kas notiek, man ir tūlītās, kas tas tāds man ir. Divi cilvēku grupas, viena, kur nemāk telefonu izmantot, otru, kur nemāk Kristmas uzrakstīt. Kristmas? Es nezinu, kā jāraksta Kristmas. Iksmas? Tā, nu labi, neko. Zin kā, es ieskatīšos telefonā ik pēc kādu laiciņu. Nu droši, tev jau galvenais ir stāstīt. Bet tieši tā. Mūsu, cik, diemžēl, tu netranslē savu šo te brīnišķīgo ekrānu mums kaut kur datorā, lai mēs pēc tam varam infografiku uzlikt. Tad tas, ka tu tur rādi raksti kaut ko, mums absolūti neko nenozīmē. Dargie draugi, epizodes nosaukums, vecums versus jaunums. Vecums, es zinu, eksperts politikā, un es. Jā. Labi, viss sākam. Nav tako daudz čakarēt. Kā var redzēt, vecums pagaidām zaudē. Tātad. Zaudē saprašanu joprojām. Nē, man ir, es pasūtīju tikko. Tātad, sāksim ar pavisam vienkāršām lietām. Kurš mums Latvijā ir lauva? Sāksim ar aizvēsturi.
Sākumā bija haoss, bija lielais sprādziens. Bija, jā. Tātad nebija nekā. Pamazām šuri muri vai ne kaut kas tur kaut dzīvība sāk parādīties. Dzīvība pēc būtības tiek definēta, viņu dažādi var definēt, bet man patīk Richard Dawkins. Man īstenībā pēc Richard Dawkins Selfish Gene, es iesaistīju tādu grāmatu, viņš apgriez drusku otrādāk to domāšanu mūsējo, ka nevis mēs sastāvam no gēniem, bet gēni īstenībā, mēs esam gēnu čaumaliņas, kas man liekas ir ārkārtīgi tāda forša stela. Mēs esam mājiņa liela. Mēs esam gēnu mājiņi. Bet tā arī sanāk. Teorētiski mēs esam tā kā gliemeža mājiņa ir gliemezima, ne tā, mēs esam mūsu gēniem. Gēni izmanto dažādas savējos tās allēles, vai kā viņi saucās, lai uztaisītu cilvēku, lai uztaisītu pērtiķi, lai uztaisītu vēl kaut. Lūk, tā gēni grib savu nodot tālāk. Viņi nav ar apziņu apveltīti, taču viņi ir radījuši būtnes, kas ar apziņu apveltītas ir, vai ne? Un tas, protams, palīdzējis viņam pamatīgi sev nodot tālāk. Lūk, un rodās kaut kāda pērtiķi rodās, piemēram, kaut kāda tipa attīstītākas būtnes. Lūk, un es tev iedodu pa galvu un atņemu tev to, kas man ir vajadzīgs. Ok. Tā kā tajā brīdī izdzīvo stiprākais. Tā kā vakar vai tā kā mēs to darām regulāri pie topiņa. Lūk, un es iedodu tev pa galvu, un tad tu iedod vienreiz man pa galvu, vai ne? Okay. Un tad atkal es tev iedodu pa galvu. Tad mēs abi aizējam iedodam pa galvu Jurčikam. Jā. Un tajā brīdī mēs saprotam, ko? Mums tagad ir viņa ķēra. Mums ir viņa ķēra un mums ir viņa sieva. Un tajā brīdī mēs saprotam to, ka mēs esam zirgā, burtiski. Jā. Ko mēs esam sapratuši? Kad spēks nevienmēr izsaka lietas. Sadarbība mēdz izteikt lietas, vai ne? Un tajā brīdī mēs saprotam to, ka, klausies, zini kā ir, moši Jurčiks nav tik ļoti mums apvainojies. Aiziem pie viņu un paprasam, varbūt sadodam visi trīs pa galvu Vikčam, jo tāpēc, ka Vikčam ir 2 sievas un 3 āboli, vai ne? Un pasties, kaut kā soli pa solim mēs esam sākuši dot viens otram pa galvu normāli, bet tā kvalitatīvi. Viens uztais koku un iedod otram pa galvu. Klausies, mums ieroči piedzimst, vai ne? Jautājums, vai vajadzēja vispār dot kādam pa galvu? Tas šobrīd ir neadekvāts jautājums. Man to vajadzēja dabūt, es to dabūju, iedodot pa galvu. Es tagad redzu no savu mazā dēlu, kamēr strādā pa galvu došana, tikmēr ir jāizmanto šī iespēja. Jā, ne, es ļoti daudz mācos no maziem bērniem, jo es neko citu no viņiem nemāku iegūt. Un no saviem mazā dēla es mācos tieši, man to vajag, es iedošu pa galvu. Šits man vajadzīgs, bam, tev reku pa galvu, un es tagad dabūšu šito. Un vistuvākais tas, ka mēs bļāviens viņam dodam tās lietas. Nu, jā, nu. Es sievai saku, es negribu viņam dot šo lietu. Viņš saka, iedod, viņš ir bērns. Es saku, ne, viņš pasaka, viņš man dod pa galvu. Un es negribu, bet labi, tas tā, neliela personīga vecāka atkāpīta, bet jā. Lūk, tātad dodam viens otram smuki pa galvu. Dodam, tad ir jautājums. Vienbrīd kaut kur parādās valoda tajā visā. Tātad, ja es tev saku, vai arī es tev pasaku, paņem šito akmeni un iedod viņam pa galvu. Jā. Tur parādās uzreiz drusku tāds elements. Jā, jo es negribu konkrēti. Es neesmu tas, kas iesdos. Es negribu dot. Nē, tas ir vēl nākamais. Tur mēs nokļūsim, jā. Nē, ja tu negribi dot pa galvu, tad es dabūju pa galvu. Tieši tā, tad tu dabūji pa galvu, apsveic, tev gēni beigušies. Čaumaliņi ir sabrukusi. Nē, tu neesi nomiris. Tu vienkārši nevairojies. Man pimpu nogriež nost. Nē, nenogriež atkal jau. Tu jau, kā, nav jau, paskaties kādreiz dabas kanālus. Nav jau tā, ka stiprākais pērtiķis apgalina pārējos pērtiķis. Reizēm tā gadās, bet nē, viņi jau, tie pērtiķi ir daudzi. Vienkārši, lielākoties tu nedabūs vairoties. Tā tad tavs gēns, tavējās tā ģenētiskais materiāls, viņš izmirst. Tava suga turpinās, vai ne? Un viss ir kārtībā, bet tu nē. Tad sāk cilvēks saprast to, ka paklau. Vai, tur jau ir valoda kaut kāda jau notikusies, vai ne? Un viņi saka, klausies, vai savācamies mēs visi? Un es jums sadot pa galvu smiltenē, piemēram. Tur visu reiz. Tātad pirmkārt mēs sadalām visu to, ko mēs dabonam, vai ne? Mums visi sievas smiltēnietes ir izskatīgas, nav izskatīgas. Nezinu. Bet, uzliec vienkārši Tinder lokāciju uz smilteni. Es nezinu, Tinder, bet es zinu, kas tas tāds ir. Sieva klausās, jā.
Sieviņas vispār nezinu, kas tas tāds ir. Manā telefonā reizēm, tāpat kā Bruno saka, ka viņam kāds lieto Wi-Fi un cookies kaut kāds apskatās. Tieši tāpat man kāds mūsu Wi-Fi lieto Tinders, man vienkārši uzinstalējās pats. Jā. Tinders, nekas Grinders man uzinstalējās pats no sevis. Es nesaprotu, kas tas tā, kā tas notiek. Nē, nu labi, Grinders jau tā golfa aplikācija, to jau mēs zinām. Golfa čomus meklē vienkārši. Protams. Lūk, tātad... Haši dzēš ārā čels. Lai brīd nakmen. Lūk, jā, tātad sadarbība nosaka diezgan daudz. Lūk, un tad mums ir piedzimusi valoda. Tad ir baigi interesantā lieta. Tātad mēs piedzimstam ar valodu, un mēs varam te baigi minēt, vai valoda ir radusies vienreiz un tad sadalīsies, vai valodas vienlaicīgi radušās daudz vietas pasaulē. Tam nav nozīmes. To mēs tāpat nekad neuzzināsim. Kā tev liekas? Man liekas, ka vienreiz radās un sadalījās. Viss ir atkarīgs no tā, vai mums ģenētiskā kapacitāte uz valodu. Un fizioloģiskā kapacitāte uz valodu. Vienreiz radās un sadalījās, bet drīzāk savienotajos reģionos radās dažādas lietas. Piemēram, Amerikā tur bija viena radusies, Eiropā bija viena radusies, uz Āzijas pusi vēl viena radās, un tad viņas sadalījās. Manā prātā ir tāds, varbūt sarežģītāks definējums. Mums ir bijusi kapacitāte valodai, un tā mums ir sen. Tu nevari aiziet un mērkaģim pateikt, ka šeit tev alfabēts runā. Tas nenotiek. Viņš nevar izrunāt. Tu nevari sunim. Suns jau varbūt, cik viņš grib būt inteliģents. Te gan jautājums valoda arī inteliģents, protams, pastiprina, un tas ir viens no kultūras evolūcijas un tās kaut kādas sociālas evolūcijas veidiem, bet tu nevari, ja tev nav kapacitāte izrunāt vārdu, sadot viņam pa galvu, vai ne, tad tu nevari veidot valodu. Tas nav iespējams. Lūk, tā, ka es uzskatu, ka mums ir bijusi kapacitāte valodai, kas ir radusies no nepieciešamības vokalizēt lietas sen apakaļ, kad cilvēki bija ārkārtīgi maz. Ir bijis kaut viens brīdis, kad ir bijuši 1000, cik tur tie 300 cilvēku uz pasaules. Es minu, tajā laikā ir bijis kaut kas vājprātīgs noticis, kas ir licis mums evolucionēt virzienos, lai mēs ļoti ātri varētu adaptēties ļoti dīvainiem apstākļiem. Ap to laiku visticamāk vienkārši otrais amerikāņu pīrāgs iznāca, un tāpēc viņam vajadzēja sākt runāt par to. Kaut tā. Ap to laiku sāk parādīties nagulakas un lūpkrāsas, un dāmām vajadzēja vienkārši kaut kā vienoties, kas ir moderni tagad, vai ne? Bet, lūk, tātad mums ir kaut kāda valoda. Jā, es uzskatu, ka kapacitāte mums ir radusies sen atpakaļ. Dažādai vokalizācijai, jo tev vajadzēja pateikt vulkāns vai vajadzēja pateikt tsunami, vai ne, vai kaut kā tam. Bet šī piemīt arī daudziem dzīvniekiem. Mēs esam dzīvnieki, es domāju, daudziem citiem dzīvniekiem, bet tur ir bijis, tur ir noticis kaut kāda tā dievišķā dzirksts, vai ne, par ko Bībelē raksta, tur notikusi kaut kāda tā atdalīšanās, ka mēs sākām domāt jēdzienos, ja mēs sākām domāt kategorijās un arī skalās, par ko pēc tam jau šajā sērijā ne, bet tas būs pēc tam. Lūk, tātad mēs ejam un sitam pa galvu viņiem. Tās valodas mums sāk lēnām atšķirties. Kāpēc? Tāpēc, kad es varu pateikt, Reku, Jānīti, paņem šito mazo akmentiņu, iedod mazajam Bruno pa galvu ar šito akmentiņu, bet kaimiņš saka, vai ne, here, take this stone, vai ne, vai ko viņš tur, vai ko igauņu mēdz runāt, vai ne, pekele, Jussi pekele, tur kaut kas tur, vai ne. Jā. Lūk, tā mums sāk veidoties tautas. Tauta ir interesants, ārkārtīgi vārds. Tauta nāk pie mums no sanskrita laikiem, ko aizvēsturisks sens vārds, jo rietumos ir tāds vārds tautoloģija. Tautoloģija nozīmē Vezuva kalns, piemēram. Vezuvs japāniski nozīmē kalns. Es domāju, ka tu pasaki kalns. Vai... Jā, šito es dzirdēju, jā. Tie Avon Riveri. Jā, tieši tā. Un tā ir tautoloģija, kas nozīmē vienāda lieta. Jā. Tauta ir vienādi cilvēki. Mēs esam mūsu interesanti valodas štēli, mēs esam diezgan sena valoda. Lūk, tā veidojas tautas. Mēs varam paņemt kaudzi ar akmeņiem, kaudzi ar nūjām, iet tiem igauņiem dot pa galvu. Kāpēc? Pirmkārt, mums savā starpā ir vieglāk sarunāt, iet pa galvu, dot viņiem, jo tāpēc, kad tu aiziet pie igauņu, pasaka, ejam dot pa galvu, viņš tu suka perkele, vai ne? Viņš nesaprot. Tas ir viens. Un otrs, kas man liekas ir interesants faktors, ko apdomā. Tajā brīdī, kad tu viņam dot pa galvu, viņš kliedz tev nesaprotamā valodā, un tajā brīdī tu nevari īsti saprast, ko viņš tev, varbūt viņš tev nolāda, varbūt viņam sāp, to īsti nevar saprast. Varbūt viņam patīk. Mēs nevaram izsniegt modernā piešprits šim visam. Jā. Lūk, tātad mēs esam tikuši līdz tautām, kuras dod vienu otrai pa galvu. Te, protams, varētu pajautāt, vai nav iespējams uz šo skatīties arī no pacifistiskās puses, ka varbūt tomēr
Cilvēki ir auguši tādēļ, lai tomēr attīstītos un pašrealizētos un varētu savu dvēseli atbrīvot un darīt. Un es saku, jā, tu to visu var darīt, līdz kamēr tu kaimiņš iedod pa galvu. Tas viss ir baigi forši, bet kad tev atnāk kaimiņš iedod pa galvu, atņem sievu, tajā brīdī... Bet tas skudras jau arī karo savā starpā viens pūznis ar otru. Nē, šis pat vispār nemaz nav jautājums. Es saprotu cilvēku jūtas šajā jautājumā. Bet novērojumā realitāte šīs jūtas neapstiprina realitātē. Un tu vari justies slikti par to, ka cilvēki dod viens otram pa galvu. Epizodes nosaukums tikko nomainījās uz ejam dot Igauniem pa galvu. Un tad mums drošības policija klāt. Bet, nē, tas jau nav, šis nav pamudinājums uz vardarbību pasargdienu, jo es uzskatu, ka tā ir tā svarīgā lieta, ko saprast arī šajā manā stāstā. Vienkārši jau tāpat deva ar nodomu. Nē, ātri saprata, ka viens, kas dod pa galvu diviem, nav efektīvi, jo divi labāk sadod pa galvu vienam. Šādi jau mēs varam paturpināt to visu un beigās saprast to, ka īstenībā spēcīgākie ir tie, kas nedod pa galvu nevienam. Viņi vienkārši pietiekami daudz, lai viņiem nevis pa galvu nevarētu iedot. Jā, lūk, un tas ir tas deterrence, vai ne? Tā ir tā atvērīšana. Un tā ir lieta, uz kurien mūsdienu tolerantā sabiedrība dodās. Pēc tam runāsim par arī maniem personīgiem uzskatiem. Es uzskatu, ka tolerance nestrādā vietā, kurā viņi sastopas ar netoleranci. Un man piemēram šķiet, ka mēs mūsdienās esam tādi kā Eiropas garoza, domājot par Krieviju. Mēs esam Eiropas garoza, un mums te ir jādod cilvēkiem pa galvu. Mēs nevaram citādāk, jo viņi nāk mums dot pa galvu. Ok, viņi nenāk, bet mums ļoti rūpīgi jāvēro, lai viņi nepārkāp to svītru, ko mēs esam iezīmējuši smiltīs, vai ne? Kur mēs esam pateikuši, ja tu šito pārkāps, mēs tev sadosim pa galvu tā, ka tev galvas vairs nebūtu. Un mums nav citu variantu. Un es varu saprast, ka centrālajā Eiropā cilvēki saka, vai tur vienādi, mēs visi esam kaut kā tam līdzīgi. Es saku, jā. Tā centrālajā Eiropā jau arī humoristiski. Mēs visi ļoti maz. Mēs esam visi Eiropa maziņi ir. Tā ir fuck. Kā tu to domā? Ka tu no Latvijas iesēdies pēc 24 stundu braucienu, tu esi visu otrā Eiropas galā. Paldies par braucienu. Jā, bet pēc šī salīdzinājuma pēc 72 stundu braucienu tu esi apkārt pasaulē apgājis. Nav pasaule, nav baigi liela šajā kontekstā. Nē, Eiropa, tu domā ekonomiski, mēs esam lielāka ekonomika. Ekonomiski mēs esam tur visi. Iedzīvotāji ziņā mēs esam teritoriāli, mēs esam tādi humoristiski smieklīgi vieta. Labi. Priekš tā, cik daudz mēs esam. Varbūt, jā. Salīdzinot ar Āfriku. Labi, vienalga. Salīdzinot ar Āfriku. Salīdzināt tur viņa projām viens otru pa galvu vietu. Šis neturbūt virsnē, kur es biju domājis, bet viss ir kārtībā. Es tieši šādu gribēju arī to sarunu mums veidot, jo citādāk es nevaru ieinteresēt cilvēkus politikā nekādīgi, vai ne? Izņemot to, ka mēs varam aiziet sadot kādam pa galvu. Un es teiksim tā, es nemēģinu vairot uzskatu, ka ir labi iet kādam dot pa galvu. No. Es gribu vairot tikai vienīgi uzskatu, ka es domāju, un es gribētu, lai visi tā domā, ka nedošana pa galvu ir viens no vislabākajiem veidiem, kā attīstīties, kā veicināt mūsu labklājību, kā augt personīgi un kopīgi un garīgi. Tātad tas ir nedodot viens otram pa galvu. Bet ja mums blakus ir kāds, kas dod kādam pa galvu, lai viņš tur savā sētā dara, ko viņš grib. Bet ja viņš nāk pie mums dot pa galvu, tajā brīdī mums nav variantu. Un tur nav nekādu variantu, nav nekādas izvēles, nav izējas un ir jādod pa galvu. Un turklāt ir jādod pamatīgi un tā, ka nekad vairs neiedomāsies neviens dot pa galvu, jo... Jā, bet citreiz tik darāk pa galvu var sadot, ka pēc tam vispār nevienu vairāk nav. Tāda ritīgi galvas. Tu domā, tā ir tāda kā atomkara palīdzība, vai ne? Jā, bet te atkal ir jautājums par to, tātad jautājums ir, kas ir mēs un kas ir viņi. Domājot par Krieviju, piemēram. Tātad, ja viņi atnāk pie mums un pasaka, es te tagad dzīvošu, viss tagad ir forši un viss ir labi un mēs esam pārticīgi, vai ne? Tajā brīdī es saku, нет проблем, es taču krieviski runāju. Здравствуйте. Здравствуйте, все нормально. Иван Иванович, vai ne? Bet ir viena ļoti svarīga lieta, ko ņemt vērā. Viņi nav tā kā romiešu kolonizatori, vai ne? Un te es izmantoju tie, kur klausās neredz, es izmantoju pēdiņas, vai ne? Jo, protams, kad nevienam nepatika romiešu iekarotāji. Protams, ka viņi kā viņi var patikt. Viņi atnāk un iekaro un sadod tev pa galvu. Bet kā tu tā pareizāk pasaka, bet viņi vēsturiski ir veicinājuši attīstību kaut kādā pārticības, civilizācijas, kultūras, tātad vēlamās uzvedības veicināšanas virzienā. Kamēr Krievija neko no šī nepārstāv. Tad cenā kaut kādā momentā iet dot pa galvu vienkārši tāpat, arī ir labi. Vienkārši tāpat, jo, nevis vienkārši tāpat, bet iet iekšā, tāpēc, ka tu vari ieiet sēdot pa galvu, jo viņiem būs labāk tikt, viņiem sēdos. Redz, tātad. Un te ir mans viens no nākamajiem punktiem. Tātad,
Bābeles tornis, mīts, tur, es tev nestāstīšu, bet tā ideja ir tāda, ka cilvēki savācās visu kopā, es domāju, būvēt torni līdz debesīm, lai parādītu, ka viņi visu var, un pēkšņi tur bija viņi tik daudz, ka viņi sāk runāt dažādās valodās, un torni neuzbūvēja, un cilvēku lepnībai mācība, kaut kas tam līdzīgi. Tam nav tas nozīmes, bet, lūk, tātad kādam pa vidu parādās ģeniāla doma. Mums nav obligāti jāiet cist kādam pa galvu. Mēs varam pateikt to, ka, vecīt, ja tu man neiedos kaut ko es gribu, tad mēs aiziesim iesist tev pa galvu. Līdz tam tev viss ir kārtībā, vai ne? Viss chill, mēs paspiežam rociņas, viss ir normāli. Bet ja tu man nedos savējo sievu, piemēram, vai savējo tur graudus, tad mēs aiziesim tev sadot pa galvu. Tas kas Amerikā notiek tagad? Tas saucās rekets 90. gadu. Tas Amerikā, jā, drusku. Viņi drusku iet tajā virzienā. Tu nevar salīdzināt, protams, ar to, kā tas notiek Krievijā, piemēram. Atkal jau ar lielvarām mums ir jārēķinās. Mēs tur neko baigi daudz viņiem nevar. Arī tie cilvēki, kas ir lielvaras, kas ir iekšā lielvaru, tajos ietvaros, viņiem arī viņas neietekmē nekādā saprotamā veidā. Autokrātiskas lielvaras, tādas kā Ķīna un Krievija, un drusku izsās, ka tajā virzienā iet arī Amerika. Viņas tehniski ir autokrātiskas, bet vienlaikus viņas eksistē tikai vienīgi tāpēc, ka tā autokrātijas īstenībā stāv uz pleciem ārkārtīgi daudziem dažādiem izpildu orgāniem, jo tāpēc, ka tāds Xi Jinpings, vai ne, viņš jau nevar pateikt tagad, šitais Ziemeļkorejas līderis var pateikt, tev, davai tagad būvējam ķīseļu torni līdz mēnesim, vai ne, un cilvēki būvēs to ķīseļu torni līdz mēnesim, tā ir absolūta monarhija. Ķīnā tas īsti nestrādāt, un tāpēc viņiem tā ir liela nācija ar miljardu iedzīvotājiem, un tāpēc viņiem ir jābūt izglītotiem tiem lēmumiem, ko viņš izdara. Un tāpēc uzskatīt, ka tur viss nosaka viens cilvēks, ir vienkārši muļķīgi. Un tas pats līdzīgi stulbi, tu teikt, bet arī Krievijā vara ir vertikāla, bet aizvien tālāk ejot pa tiem posmiem, no tās vertikālas atdalās aizvien vairāk. It kā nedrīkst pieņemt savējo lēmumu, bet kādam ir jāizdara lēmumu arī par ikdienu. Ģimenes koks. Ja tu apakšā esi viens, un augšā tev ir daudz, tad tur ir otrādāk. Precīzi. Jā. Ļoti interesants grāmatas ir Yuvalam Harari par šo tēmu. Viņam ir Deus, tad viņam ir kaut kas tur. Nexus pēdējā grāmata. Ļoti interesants. Es esmu Junga psiholoģiskos tipus, tagad man jāiznes, es gribu atomiskos ieradums to paņemt. Jā, šitā nedara, tu mikrofonam trauc. Junga, tu izlasīji tikai paši Junga, noteikti kāds ir uzrakstījis par Junga. Jā, nē, tur kaut kas, jā. Pats Jungs par viņu rakstīja, nesaprotu. Bet es iesaku palasīt. Bet tur, jā. Lūk, jebkurā gadījumā tātad, es tev sadošu pa galvu, ja tu man nedos kaut kādu naudu. Es sadošu pa galvu, ja tu nebeigs dauzīt. Vai arī, jā, es tev sadošu pa galvu. Un otrs variants ir tātad, tu aiziet pa saviem čomiem, un pats, ja jūs būsiet labi pa galvu devēji, es jums došu sievas un zemi un vispārēju. Tā es savu čomus dabūju. Tu viņas neapēdi? Jo. Man šodien jāsaka, ka viņiem draudēja viņu ar apēšanu. Davai cilvēkā. Labi. Lūk, tāda dzima feodālisms, ka bija viens cilvēks, kas varēja sarunāt labāk par citiem. Apēšanu, ko komentēt. Kas ir feodālisms? Feodālisms ir situācija, kad ir viena autoritīva persona. Viens karalis vai imperators vai vēl kas. Viens lietas ēda. Viņš nav viens atkal tur jau viņam apkārt stāvošie, tur kaut kāda aristokrātija un tā tālāk. Tam visam, tā ideja, tam realizācijas, tam formātam nav nozīmes. Tā ideja svarīgākā ir, ka tas bija efektīvs veids, kā dot viens otram pa galvu. Un tas bija ļoti efektīvs veids, un tas bija efektīvs veids, kā iebiedēt citus, lai neiedot viņiem pa galvu, jo tāpēc, ka tajā brīdī, kad tev ir savējie, tur, piemēram, bruņinieki, vai ne, tu viņiem pasaki to, ka, ziniet, kā ir, man jūs vajadzēs, ja tie pateiks, ka viņi nedos mums tās sievas un tos graudus, bet pagaidām, viss ir chill, bet es jums tāpat došu no viņa iedotās naudas kaut gabaliņu, lai jūs varat sevi uzturēt, zirgus, blablabla, kaut kādus savējos tur zemniekus, vai vēl zin ko. Tā veidojas feodāls iekārts, viņas bija pēc nepieciešamības tādas. Kāpēc? Tāpēc, ka bija jādod kādam pa galvu. Ja tu neiedos pa galvu, tev iedos pa galvu. Jautājums, vai tas tā bija obligāti, tam nav nozīmes. Un tad vienbrīd sāk parādīties aizvien interesantāk viedokļi par to došanu pa galvu vai nedošanu, par solīšanu pretī, piemēram. Parādies reliģijas un parādies reliģijas, kas mēģināja skaidrot kaut kā dažādas neskaidrojamas un neizprotams lietas. Un dažas bija trāpīgākas, dažas bija mazāk trāpīgas tajā skaidrojumā, un tad bija krusta kara, kas ir vispār kaut kāds interesanta lieta, vai ne?
Man ir lai es nedabūtu sev pats pa galvu, vai ne pēc nāves, piemēram. Man ir jāiet un kaut kas jāsadod pa galvu viņiem, jo tāpēc, ka viņi ir atņēmuši kaut ko man, piemēram. Tas viss pēc būtības šajā prizmā ir diezgan viegli saprotams. Visi tie krusta kari un feodālismi un vēsturiskās tās iekārtas, viss vienkārši pa lielam. Vai nu tu kādam kaut ko atņem, vai tev kāds kaut ko atņem. Tad ir variants par to, ka ja viens atnāks man sados pa galvu un atņems visu, otrs atnāks un sados man pa galvu un pateiks, ok, sievu tu var paturēt, bet atdod man graudus, vai ne? Tajā brīdī es domāšu par savu lojalitāti, vai ne? Es būšu lojāls drīzāk tam. Tajā brīdī viņi sāk saprast to, ka, paklausies, zini, kā ir, vai nedodam viens otram pa galvu, bet tavējais ciems manējam maksā reizi gadā kaut kādu summiņu, un viss čilā. Savukārt, tā, ka tev nāks tas kaimiņš igauns dot pa galvu, tajā brīdī tu nāc pie manis, es atdošu tev savējos džekus, viņi ies par tevi kauties, jo tu viņus pa lielu mēs uzturēt. Tā ka tā visa sistēma... Soli pa solim, bum, NATO. Bum. Atombumba. Nu, lūk, tātad mēs šobrīd esam kaut kādā tādā vidē, kurā visi viens otram drusku dod pa galvu, vai ne? Un tur... Tātad es apsīšu, es neesmu kaut ko aizmirsis no saviem pierakstiem. Fascinējoši. Tu reāli gatavojies? Bet, šis stāsts man ir galvā, bet... Nē, tas, ka tev tur galvā ir stāsts, es nebrīnos. Es vienkārši domāju, vai es kaut ko neesmu aizmirsis. Vienreiz netiešām sanāca iet 10 metrus aiz tevi, kamēr tu uz mājām gāji. Tu slēk runā. Nu, dargie klausītāji, par šo jūs varat pārliecināties tikai vienīgi atnākot un pastaigāt man aiz muguras. Nu, lūk, tātad... Mēs šeit esam skatījušies no individuālā skatu punktu, vai ne? Aizies sadot pa galvu, aizējam kopā sadot pa galvu vien brīdi. Parādījās, jo tāpēc, ka tas viss beidzās ar to, ka cilvēki dod viens otram pa galvu. Un ja es atnāku pie tevis un pasaku, davai pasmaržosim puķis, tie divi aiziet, smiltēnieki divi pasaka, davai sadarbojamies un sadodam šitiem puķu ostītājiem pa galvu, tajā brīdī puķu ostītājs savus gēnus tālāk nenodot. Atceramies, visu mēs varam sanulēt beigās uz gēniem. Un kas ir vēl interesanti vēl ir tas, ka puķu ostītāji baigi ilgi nenodot savus gēnus priekš, diemžēl puķu ostīšana kā mūsu īpašība iznīdē laukā, vai ne, no mūsu genofonda. Tātad pa galvu sadevēju gēnu ir krietni vairāk nekā pa galvu nedevēju gēnu. Nu, lūk, un viss dod viens otram pa galvu, un vienbrīd sāk parādīties no malas, ja būtu kāds, kas to varētu skatīties no malas, sāk parādīties iezīmes, ka, klausies, efektīvāk pa galvu var sadot tad, ja tu uzbūvē ceļu līdz vietai, kur dod pa galvu, vai ne? Es pārspīlēju. Protams, tie ceļi jau bija jābūvē arī iekšienē, bet ja tev ir lielceļš, pa kuru tu dodies ar ratiem dot pa galvu tiem igauņiem, tajā brīdī tu redz, ka tu esi efektīvs. Kamēr igauņiem ceļi nav, un viņi kaut kur bizo katrs savā virzienā, vai ne? Tajā brīdī atkal. Tu esi efektīvs. Vai arī iedomājamies, tie igauņi maitas ir sabūvējuši tos ceļus vai ne līdz robežai, mēs visi dodam viens otram pa galvu, dzenam tos ratus tajā virzienā, baigāt notiek pa galvu došana. Mēs esam pamanījuši to, ka ja mēs apārstējam tos, kam pa galvu nesen ir iedots, ne, mēs viņus varam vēlreiz dot pa galvu tiem pārējiem. Tad mēs vēl aizdomājamies to, ka baigi ilgi mēs dodam viens otram pa galvu, mums nav ko ēst. Vai mēs kaut kādu daļu no cilvēkiem atstājam, lai viņi apar laukus, vai ne, un tad sūta mums to ēdienu uz vietu, kur mēs dodam viens otram pa galvu. Tajā brīdī, kas notiek, sāk parādīties sarežģītas sistēmas, vai ne? Sāk parādīties diezgan sarežģītas sistēmas, ka bļāviens tas ceļš kādam ir jābūvē, vai ne? Bet arī tam cilvēkam, kas būvē ceļu, viņam kaut kas jāēd. Un tajā brīdī tie nabaga karaļi, viņi sāk domāt, fuck, šits ir way out of my league. Nu, tā kā es nesaprotu. Paņem nošājās uzreiz. Šits man pa sarežģīti. Pats sev pa galvu iedod visu čau. Jā, davai iedod sev pa galvu, visu bam. Situācija ir atrisinājusi pats sev. Man patīk, domājot par feodālismu, man patīk arī tā doma par to, ka nu, tā kā tu esi efektīvs sadot pa galvu, bet vai tavs bērns ir efektīvs sadot pa galvu? Un vai tu esi efektīvs visās jomās, domājot par pa galvu sadošanu? Un tev jau bērni dzimst, vai ne? Un viņiem arī vajadzēs kādam sadot pa galvu, bet viņi jau sen paši vairs nedod viens otram pa galvu. Un tad domā... Tā iedzimstības lieta ir, viņi tā kā predetermined, vai, ja teiksim, man paudzēs, iedomāsimies situāciju, 10 cilvēku, kuri nēd, ja? Jā. Un es nēdu, un man piedzimis bērns. Vai viņš uzreiz jau ķipat tā kā nēdīs, vai viņam arī būs jāiemācās nēst? Nu, stulbs piemērs, es nezinu, spēlēt tur. Šis ir stulbs piemērs. Šis ir stulbs piemērs. Visi 10 paudzēs ritīgi labi spēlē klavierus, bet viņi to ir iemācījušies. Kaut kādā brīdī tas nav tā kā nepārēdz iedzimstību. Tātad, tas var pāriet uz iedzimtību. Bet kurā momentā? Ne, tas nav moments, kurā tas notiek, bet tas ir moments, kurā tas notiek, bet viņš nav īsti noķerams. Tātad ir tāda lieta, kā ģenētika, bet es tagad iespējams, ka pārāk jau paplatīšu to prātu, iespējams, kurus viņš neplešās. Bet ir tāda lieta, kā Es varu pajautāt, tev var mamma piezinīt pēc podcastu, es nezinu, viņi izstāstīs. Viņi noteikti izstāstīs. Bet, nu, lūk, tāda ir tāda lieta, kā epiģenētika.
Epiģenētika saistās ar gēnu izpausmēm, nevis ar to, kas tajos gēnos ir rakstīts. Tātad, ja tu esi kaut kādā veidā uzvedies, kas atļauj attīstīt tavējos gēnus, piemēram, ar kultūru nodot to tālāk, tu esi labi spēlējis klavierus, tavs bērns visdrīzāk dzirdot tevi spēlējot klavierus un nodot viņam šo spēju spēlēt klavierus. Viņš būs labāks klavieru spēlētājs nekā pārējie, bet tas nenozīmē, ka ģenētiski tev ir klavieru spēlēšanas gēns. Klavieru spēlēšanas gēns savukārt tev var parādīties brīžos, kuros klavieru spēlēšana sāk kļūt par nosakošu lietu, nododot uz gēnu tālāk. Vai, ja ne par nosakošu, tad vismaz netraucējošu lietu. Tātad iedomājamies to, ka dzimst cilvēki, kuriem pasaka to, ka viņi 18 gadu vecumā tiks nogalināti, ja viņi nespēlēs labi klavierus. Pirms viņi spēja sev nodot tālāk. Tātad tajā brīdī sākumā viss ir chill, viss notiek caur vienkārši nodošanu tālāk. Bet vienbrīd viens piedzimst, bļāviens ar 6 pirkstiem, kas viss funkcionē. Wow. Viņš izdzīvo pāri 18 un nodod savus gēnus tālāk. Viņam piedzimst bērni. Ne visi ar 6 pirkstiem, bet daži ir ar 6 pirkstiem. Viņi visi izdzīvo tālāk. Piemēram, pasaka, nezinu, karalis, kas dod citiem pa galvu, pasaka, ka viņš nogalinās visus izņem 1000 labākos klavieru spēlētājus. Tajā brīdī tā kļūst par ģenētiku, jo tāpēc, kad gēni veidojot randoms, tātad nejaušas mutācijas, būs iemutējušies iekšā vidas nosacījumos. Tātad, un iedomājamies, ka tāds karalis, kas ir pateicis, ka tev 18 gados nogalinās, ja nespēlēs klavierus, ka tāds karalis ir dievs. Nu, whatever. Vienalga. Var personificēt, var nepersonificēt. Tā ir daba. Tas ir tas, kā notiek, vai ne tā dabiskā atlase. Dabiskā atlase, turklāt, kas ir ārkārtīgi interesanti. Mēs uzskatām, ka sugas, izdzīvotās sugas, kas labāk pielāgojas videi, bet tik ilgi, kamēr mēs runājam par neorganisko vidi, tas tā kā ir patiesi, bet tajā brīdī mēs sākam runāt par organisko vidi, tajā brīdī arī šis apgalvojums pilnīgi absolūti neiztur kritiku, jo tāpēc, kad nav jau tāda vide, pret ko tev evolucionē. Tajā brīdī, kad tu esi nodzīvojis savu dzīvi, visi apkārt organismi nodzīvojuši vismaz vienu savu dzīvi, viņi bērni sāk dzīvot savu dzīvi, mušas ir nodzīvojuši 1000 dzīves. Jā, kas ir viņas? Viņas arī, tārpi vienalga. Ir daudz dažādu dzīvnieku. Nu, lūk, un šie daudzie dažādie dzīvnieki, viņi jau arī ir sugas, kas mēģina pielāgoties tajā apkārtējai vidē. Vide nav nekas konstants, vide nav statiska, vide ir dinamiska. Tātad tu nevari pielāgoties videi šodien. To ar saviem nākotnes bērniem tev nav jēgas pielāgoties šodienas videi, jo tāpēc, ka nākotnes tā man bērnu vide jau ir pilnīgi citādāk nekā bija manējā vide. Tātad, un šis, manuprāt, parasti aizved kombinatorikā, tātad tur ir bezgalīgi daudz kaut kāda variācija, bezgalīgi daudz versiju, par kurām mēs varam būt tikai priecīgi, ka mēs šeit atrodamies, jo to vienu cilvēku prātā man šeit nav iespējams aptvert līdz gan. Lūk, atgriežamies kaut kur tagad atpakaļ. Tātad vajadzēja uzbūvēt ceļus, vajadzēja uzbūvēt slimnīcas, vajadzēja uzbūvēt vēl visu kaut ko. Tajā brīdī mēs saprotam to, ka mums ir kaut kāda veida efektīvāks veids, kā sadot viens otram pa galvu. Kamēr vienu dod otriem pa galvu, tie pirmie, piemēram, nevis tie pirmie, bet tie, kas nedod pa galvu un audzēja graudus tajā brīdī, viņi domā, es varu efektīvāk uzaudzēt graudus, es varu atpūsties, piemēram. Kā es varu atpūsties? Atpūsties es varu aiziet uz operu. Ieslēgt uz televizoru, piemēram. Es varu labāk atpūsties, es varu labāk, vai arī vēl interesants jautājums. Tajā brīdī, ka vienu dod otriem pa galvu, viņiem nav baigi daudz laika vairoties. Normālā variantā tu liktu viņiem būt ar savām sievām, lai viņi dzemdētu tev daudz bērnus Spartā, ja es nevaldos kaut kā tam līdzīgi. Bet realitātē visdrīzāk tas zemnieks, kurš tev apar tos laukus, viņš būs tas, kas vairosies, nevis tu, kas dod otram pa galvu tajā brīdī. Un visdrīzāk tu esi dabūjis pa galvu un tu esi izmirs. Un tad tur veidojas kaut kādas interesantas sociālas variācijas. Veidojas, piemēram, tādas Spartas sabiedrības, kas ir vairāk tā kā militāras. Un interesanti, ja mēs uzskatītu, ka dot viens otram pa galvu ir visefektīvākais veids, kā dabūt to, ko tu gribi, tajā brīdī tādas Spartas sabiedrības mūsdienās būtu visur. Izrādījās, ka tā nav. Izrādījās, ka tev pietiek iedot otram pa galvu tikai konkrētā daudzumā. Reizēm tev pietiek otram vienkārši pamatīgi sadraudēt, ka tu iedos viņam pa galvu, bet īstenībā nedot viņam pa galvu. Un tajā brīdī, pasties, viss kārtībā, viss vairojas, viss priecīgi izgudro elektrību. Viņam bam, hentai porno. Pats dodam viens otram pa galvu, viens apar lauku, bam, rotri, kur mums ir kaut kāds. Uzīmēta super, malači džeki. Nu, lūk, un šajā interesantajā... Labs darbiņš, kas patīk. Šajā interesantajā gājienā, vai ne? Savu joks, esmējos. Parādās jautājumi.
Kā tad ir mums labāk dabūt to, ko mēs gribam? Jo mēs esam vienbrīd sapratuši to, ka mēs jau negribam iedot viens otram pa galvu. Mēs gribējam dabūt to, ko mēs no viņa gribējām atņemt. Nevis dot viņam pa galvu. Nē, ir, protams, izņēmumi, ir cilvēki, kas grib viens otram sadot pa galvu. Jā. Bet ar tiem, redz, ir interesanti tas, ka viņi ilgi nenoturās sadarbības sabiedrībā. Jā. Un viņiem nevajadzētu ilgi noturēties sadarbības sabiedrībā. Un tāpēc es, piemēram, neesmu pilnībā tolerants sabiedrības atbalstītājs, jo tāpēc, ka tā tolerantā sabiedrībā atnāk vienkārši novelk bikses un iekā kāda netolerants cilvēks, tajā brīdī pārējiem visiem viņu vajag tolerēt. Un es saku, ne, mēs esam toleranti līdz brīdim. Līdz brīdim, kad kāds ir netolerants. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, atkal sabiedrībā tas nozīmē visu kaut kādas daudz lietas, bet tātad mēs esam sapratuši to, ka mēs īstenībā gribam, mēs gribam to tur. Iedomājam to tur. Un viņš to saka, bet es gribu to apakaļ. Es saku, ok. Ņem, man viņu nevajag. Tas bija tik vienkārši? Ok. Labi. Tajā brīdī veidojas ekonomika, veidojas nauda. Tajā brīdī sapratu, ka bet neviens. Kāpēc man jēga sūtīt savus bērnus, dot viņiem pa galvu, jo es varu mēs taisam kurpus, viņi tais graudus. Samainamies. Es, protams, vienkārši ārkārtīgi to visu vienkārši. Bet tā ir tāda ideja, vai ne? Parādās nauda, ka tu vari sākt uzskaitīt lietu. Tu esi sadraudējis, viņiem sadot pa galvu, viņi tev sūta graudus. Tev smiltēnieši atsūt graudus un līgatnieši atsūt graudus. Tad viss graudus sabier vienā kaudzē. Smiltens graudus nevar teikt. Smiltens graudus būs reāli. Mēs visi zinām, kāda smiltens graudus, bet, labi, smiltens piens, piemēram, atsūt savos sieru pie mums. Sezonas beigās mēs skatāmies bļāviens. Sapūs siers un graudi ir mazāk nekā es gaidīju. Es nevarēju savu ģimeni pabarot. Kas piedzimst rakstība, piedzimst tajā brīdī, jo tāpēc, ka tev vajag uzskaitīt lietas, vai ne? Un tas smiltēnietis, viņš saka, es atsūtīju visus graudus, kā vajag. Tas līgatnes krāns, vai ne? Viņš nav sasūtījis savus graudus. Es domāju, pagaidā, kā es zinu, kurš cik graudus atsūtīja? Tajā brīdī negribu izlikties par idiotu, vai ne? Un tu vilki ķekšus kaut kur. Ja tev vajag vilkt tos ķekšus. Un tas ir viens iemesls valodai, bet otrs, protams, iemesls valodai ir tas, ka man ir jāvar pateikt maniem bērniem, ka tam igaunim bija jāsdod pa galvu. Kā es to varu izdarīt? Ja es tajā brīdī dodu tam igaunim pa galvu? Nekā, man vajag kaut kāds, man vajag simboliņu, reku cilvēciņš igaunis. Cilvēciņš ir smaidiņa latvietis, cilvēciņš bēdīgs ēņa igaunis. Mēs ejam, tad zobentiņš klik galviņu nost. Pirmā rakstība. Man es vairāk patīk šis salīdzināt. Lūk, tāda rakstība divu iemeslu dēļ radusies. Pat ne iemeslu dēļ, neviens jau neapzinājās tos iemeslus. Tajā brīdī, apzināšanās, neapzināšanās uz tiem laikiem es nezinu vispār kā attiecas un vai attiecas. Bet jebkurā gadījumā rakstības rašanos ir noteikusi nepieciešamība nodot informāciju un nepieciešamība uzglabāt informāciju. Tātad mums ir kaut kas bija kādam jāpasaka attālāk vai arī nākošajās paudzēs, un mums kaut kas bija jāvar pierādīt, ka tas bija šitā un tagad nav nekā citādāk. Vai ne? Lūk, tāda piedzimus mums ir rakstība, mēs esam sapratuši to, ka mums pietiek sabiedēt cilvēkus, un tad vienbrīd sāk parādīties kaut kāda atšķirīgi viedokļi. Pēkšņi tie cilvēki, kuriem es esmu sasolījis iedot pa galvu, man nesūta graudus vairāk gada beigās. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi lohi ir izdomājuši, ka... Sarījušies drosmi. Viņi sarījušies drosmi, es sūtu pie viņiem savējos tos bruņiniekus. Viņi maitas ir aizgājuši pie igauņiem tagad un pateikuši igauņu zemniekiem, kas maksā igauņus tādam pašam kā es, vai ne? Ja pateikuši, klausies, davai tere, tulle mast, vai ne? Reku mums ir divi bērni, kas ir samainīti pie dzimšanas, viņi strādās pa tulkiem. Vai aizējam sadot pa galvu tiem, kas mums draudēja sadot pa galvu? Ok, šitā ir noticis diezgan daudzreiz vēsturē, un tās revolūcijas. Ja brīdī viņas visbiežāk beidzās, protams, kārtēju nākošo feodālismu, bet vienbrīd cilvēks bija gudrāks. Viņš sāk teikt, klausies, mums vajag vienu, kas mums visu laiku draudz sadot pa galvu? Varbūt mēs paši varam kaut kādā veidā pateikt, kam mēs dosim pa galvu un kam mēs nedosim pa galvu. Un vispār man negribās viņiem dot pa galvu. Un vispār gudrinieks, vai ne? Džeks no Rīgas atnācis tagad pateicis, ka mums cēsniekiem jādod pa galvu ir igauņiem, bet mums jādzīvo vēl kopā pēc tam, vai ne? Kamēr viņš gudrinieks sēžties savā pilī, viņam viss pie vienas vietas. Tie ir savukārt jau pašnoteikšanās iedīgļi, vai ne? Kad ir tā kā, kad cilvēks sāk aizdomāt, viņš tā kā, what, kas? Un šī ir ļoti interesanta teorija par to, vai pašnoteikšanās būtu bijusi iespējama seno cilvēku, piemēram, kopienās. Protams, mēs zinām, Grieķijā ir bijusi demokrātijas, tas ir skaidrs, bet jautājums ir, kurš ir tas brīdis, ka mums ir mentāla kapacitāte uz pašnoteikšanos parādījusies. Loģiski, privātā veidā mums viņa bijusi vienmēr, jo tāpēc, kad mūsu gēni kliedz pēc tā, lai mēs viņus sev nodotu tālāk. Un mēs to varam aizmaskēt visu kaut kā ar hentai pornogrāfiju, piemēram. Bet tā realitāte ir tāda, kā viņa ir. Nē.
Ir jau arī ir daudz viedokļu par to, ka mums nav obligāti. Mēs neesam radīti, lai sevi nodotu tālāk. Mēs varbūt esam radīti, lai savu sugu nodotu tālāk, un tur kā piemēra tiek ņemts skudras un mušas, un kas tur vēl. Bet tad man jāsaka, ok, mēs varam ņemt par piemēru skudras, bet varbūt labāk ņemam pērtiķus par piemēru. Nē, es vienkārši mēs varam skatīties, lai ņemtu piemēru tur, piemēram, no tārpiem, bet ja mums tepat blakus ir kaut kas mums tuvāk skrien, varbūt skatāmies piemēru no viņiem, un tur, ir kopienas ar dzīvniekiem, kas mums ir salīdzinoši radniecīgāki, kuros nenotiek sevis nodošana vairošanās nolūkiem. Tātad mums eksistē kaut kāda sociāla struktūra, kura atļauj mums darboties arī nenododot sevi tālāk, bet vienlaicīgi palīdzot mums pašiem, mūsu tur kaut kādiem tur tuvajiem gēniem attīstīties. Šī ir interesanta teorija. Viņi izskaidro arī, visu kaut ko viņi izskaidro īstenībā. Lūk, tātad, mēs esam izdomājuši, ka mēs gribam pašnoteikties, mēs aiziesim šitā ar mūsu tiem pierobežas igauņiem, aiziesim, uztaisīsim pulciņu, aiziesim, sadosim sākumā igauņu šitiem feudāļiem pa galvu, pēc tam sadosim mūsiem feudāļiem pa galvu. Lūk, mēs to esam izdarījuši. Un ir kaut kādā mistiskā veidā noticis tā, ka nav neviens karalis palicis. Tā kā, Te gan jāpiebilst. Atkal, ja domājot par karaļiem, lielākā daļa, man liekas, Eiropas ir monarhiska, ne? Un te ir svarīgi saprast arī to, ka... Nezinu. Man liekas, ka ir Zviedri, Norvēģi, Dāņi, ne? Spāņi noteikti, Angļi, viss kaut kā... Viss kaut kāds. Man liekas, ka monarhija pēc maz vai ir vairāk nekā nemonarhija. Kaut kādā momentā nonāk līdz tam, ka tie karaļi vairs neko nenosaka. Lūk, un te ir tā interesantā lieta, ka mēs daudz reizes ieraugam kaut kādas funkcijas lietām, kuras ir notērējuši to savējo to usefulness, vai ne, viņas vairs nav derīgas, bet viņam parādās jauns derīgums kaut kādus mūsdienu tā kā apsvērumu kontekstā, un es nenolīdzu pilnībā monarhijas. Atkal jau, tur ir nolūks. Un viens no tiem nolūkiem ir pastāvīguma nodrošināšana. Atnāk pie mums, tur nezinu, Kariņš, pasaka, mēs darīsim šitā. Nevienam tas nepatīk, pēc 4 gadiem atnāk Šlesers, pasaka, mēs darīsim pilnīgi visu otrādā. Vēl pēc 4 gadiem atnāk Kariņš, pasaka, mēs tagad visu darīsim apakai tā, kā es pateicu pirms tam. Vēl pēc 4 gadiem atnāk Šlesers un pasaka, ejiet, jūs visi dirst, mēs tagad darīsim tā, kā es pateicu pirms 12 gadiem. Vai tas veicina mūsējo labklājību? Diez vai. Tas veicina iekšējās cīņas, iekšējo karošanu, un tad ir jautājums, vai nevajadzētu būt kaut kādai jēgpilnam skatam no malas, kas pasaka, klausies, jūs abi esat idioti, es neapstiprināšu. Un priekš tam mums ir prezidents, bet arī viņš ir tur tikai uz 5 gadiem, vai ne? Un arī viņš ir cilvēks, un arī viņam ir interesi, un arī ar prezidentu, ko mēs redzam pēdējos jau kādus prezidentus daudzus, ka tik ne visus, viņi bijuši partijām, tātad ideoloģijām piesaistīti. Mums Latvijā gan ideoloģiski partija ir ārkārtīgi maz, bet tātad viņi bijuši kādām interesēm piesaistīti. Tātad jautājums ir, vai nevajadzētu kaut ko, kas nav nevienai interesē piesaistīts, kas ir audzināts tā, lai turētu kopā viedokli par valsti, viedokli par satversmi, viedokli par... Visas šīs lietas es izstāstīšu pēc tam, ne šodien, bet izstāstīšu kādā no nākošajām sērijām mūsējām. Un tur es vairs neesmu tik viennozīmīgs, jo vajag kādu saprāta balsi. Jautājums, vai karalis ir saprāta balsis, tajā brīdī es teiktu, viņš vai kāds cits, ievēlam karali. Man pilnīgi vienalga. Bet un jautājums, vai viņš var sajūt prātā, ok, tad ievēlam council, vai ne, kaut kādu gudro padomi, kas kaut kur uzrauga, bet viņi ir uz mūžu tur, un viņi ir atkarīgi no tā, ka mums ir labklājība. Tātad viņi sēž un izdomā to, ka, ok, šito mēs varam apskatīties, šis ir vairāk varbūt tur progresīvs, šis ir vairāk konservatīvs, šis tur vairāk kaut kāds, šis vairāk kaut kāds. Viedokļi par kopējo panākamo mērķi var atšķirties, bet tam mērķim jābūt kaut kādam vienam. Lūk, un tā ir tā interesantā lieta, tā ir tā funkcija, kādu pilda monarhija. Es pastījos kaut gabaliņu no kronēšanas šitā pēdējās Lielbritānijas, un tur baigi interesanti viņiem tur tās tradīcijas. Protams, daļa ir bezjēdzīgas, nevis bezjēdzīga, bet daļai ir pazudusi tā dziļā jēga, bet piemēram, tas, ka visas nevalstiskās organizācijas un visas tā kā zvēr to savējo uzticēšanos tam vienam cilvēkam, tur kaut kas ir tajā visā, tur ir kaut kas, jo tāpēc, ka mēs kaut kur solam savējo uzticēšanos, liekam satversmī vai nē, es nezinu, bet tas ir drusku citādāk, un mēs esam depersonificējuši valsti, teiksim tā. Un manā prātā tā monarhija arī tieši tā viņas
salīdzinošā bezpalīdzība ir tā labā lieta, vai ne? Nu, ka tu tā kā, viņš nevar tagad Lielbritānijas karalis pateikt tāda, vai ejam karot tagad ar Zviedriju. Viņš nevar, viņam nav tādas varas, bet tas, ko viņš var pateikt, ir tas, ka nē, šitu likums neizsludina. Vai nē, šis man nepatīk, šādas valdību mēs nesasaucam, vai, nu, kaut kā tam līdzīgi. Tātad gan karalis var būt trešā persona, gan arī tā padoma var būt trešā persona. Jā, es viedoklis no malas. Jā, nē, mums ir, protams, arī tās 3 varas, un mums par tām es arī nākošajā sērijā stāstīšu. Ka ir bijis kaut kāds racionāls iemesls, kāpēc mums tā iekārta ir tāda, kāda viņi ir. Racionāls iemesls, nevis juridisks. Un tā ir tā svarīga lieta, ko man tādam apgarotam cilvēkam, kā tev ir svarīgi. Svarīgi izskaidrot. Un ar to es domāju cilvēkiem, kas saprotam iemeslu dēļ pilnīgi absolūti neinteresēs par politiku, kuriem ir pie vienas vietas. Viss tā politika ir tas, ka man ir svarīgi tev izskaidrot, ka tas rodas ne no nekurienes. Tam visam ir bijis pamats apakšā, vai ne? Un tas pamats, viņš vēl projām tur ir kaut kādos dokumentos, kaut kādās kripatās, viņš jau vēl projām eksistē. Un šodien es tagad domāju, pabeidzot tātad, tātad nodokļi. Nodokļi, tas ir, es tev pateicu, ka es tev izdarīšu slikti, bet es tev nedarīšu slikti, tātad dod man naudu. Tā tad ir vieglāk sadot pa galvu, ja tu uzbūvē ceļus, tātad tur kaut kam ir jānotiek, kādam ir jāapvienojas, kādam ir kaut kas jādara, kādam ir jādomā, piramīdas kādam bija jābūvē, vai ne? Un vienalga, vai tas ir ceļš, kas aizved tevi uz galvas sišanu, vai tas ir ceļš, kas aizved tevi uz debesīm, vai tas ir ceļš, kas tev tur pietuvina dieviem, tam nav pilnīgi kāds nezinu. Tā svarīga lieta ir tā, ka tas ir vēlme, tā ir dziņa, kas nāk dziļi no tevis. Tā rakstība un nauda, kā radās. Es tagad esmu uzņēmies tādu pilnīgi. Es izskaidrošu jums lietas, dārgie man bērni. Ja? Es izskaidrošu jums lietas. Lūk, par to feodālismu es jau izstāstīju, ka tā tad mūžīga dzīve, bla, 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 viens soli otram kaut ko, otrs soli pirmam vēl kaut ko, tā ir tās ekonomika. Un vienbrīd tie cilvēki saka jautāt, kāpēc man būtu jāsit viņam pa galvu. Tā radās pašnoteikšanās. Tā vēl nav demokrātija, tā ir kaut kāda veida pašnoteikšanās. Un šajā brīdī, un labi, tu man pajautāji par to evolūciju. Kas no šī ir evolucionējis, kas nav evolucionējis, kā senās tautas kontekstā ar to evolūciju. Mēs nekad neatklāsim demokrātijas gēnu visdrīzāk. Mēs varam atklāt kaut kādus, mēs runāsim pēc tam par tām politiskām dimensijām. Mēs varam atklāt, tiek uzskatīts, ka amerikāņi ir atraduši tos dažādos domāšanas modeļus, kas piemīt tā kā republikāņiem un demokrātiem. Bet te man uzreiz jāsaka, viņi varēja būt ne republikāņi un ne demokrāti. Tas varēja nosaukties kaut kā pilnīgi citādāk. Mēs spoguļojam savos uzskatus sociālās sistēmās. Un mūsu uzskati ir pusē daļai tur epiģenētika, ģenētika, daļai kultūra, daļai tas, ko mēs noskatāmies viens no otra imitācija. Tā svarīga lieta, ko saprast, ir tā, ka politika nav un nevar būt atrauta no indivīda. Ja tu uzskati, ka politika ir atrauta no tevis, tas nozīmē, ka tu vienkārši nesaproti. Tas nozīmē, ka tu neesi varējis saprast, ko tu gribi iespējams savā dzīvē, tu neesi sapratis, kā tu to gribi, tu daudz lietas par sevi neesi sapratis. Bet ja tu to, ka par sevi tu neesi sapratis lietas spoguļo uz āru un sakot to, ka tu nesaproti par viņiem lietas, tas drusku ir uz tevi, vai ne? Jo tāpēc, ka, ja tu man saka, man ir absolūti pie dirs, vai ne, vai mums šeit ir sociālisms vai demokrātija, tie brīdī man vienmēr ir vēlme tā kā reducēt uz realitāti. Vai tev ir pie dirs, ka tev sadod pa galvu un atņem sievu, piemēram? Nē. Nav, vai ne? Vai tev ir pie dirs, ka tev nav ko ēst rītdien? Nav. Lūk, un tātad mums visus vieno kaut kādu veidu vēlmi. Tu nebūs ko ēst, es tev dzīvot un vairot. Nē, tu izstāsti, ka es nebūšu pirmais, bet... Piedod, šis ir low-hanging fruit. Piedod, man vienkārši... Man nekas prasītos, lai šī podkāsta ļoti īsās vai varbūt garās dzīves laikā mēs samainītos ar ķermeņa tipiem. Tā jau notiekās palēnām, tu nesamanīji? Tā notiek, es pieņemu svarā. Pirmo epizodu esi kādreiz apsties? Nē. Es biju lielāks, tu biji mazāks. Bļāviens. Ok, šis ir izaicinājums. Labi, viss kārtībā. Turpiniet, ko ēdis. Tātad ne visi sadarbības modeļi ir izmēģināti vēsturē, vai ne? Mēs neesam varējuši pielikt tos cilvēkus un tos uzskatus dažādās kombinācijās, salikt viņus vienotrai pretī, lai sit viens otram pa galvu. Un tāpēc vai labāks ir sociālisms, vai labāks ir tur, nezinu, demokrātija, vai, mēs pieņemam, ka mēs esam demokrātija, mums atkal par satversmi, mēs nākošais stāstīšu, kas tāds ir un priekš, kam viņš vajadzīgs. Bet tātad mēs tehniski, mums vajadzētu būt demokrātija, bet mēs varam iet sociālismu virzienā, mēs īstenībā varam pofīgi iet, kurā virzienā mēs gribam. Ja pietiekoši daudz cilvēku pateiks, un mēs ejam un sados pa galvu otriem, tad atkal jau mēs varam izdarīt jebko šajā dzīvē, ja mēs pietiekoši spēcīgi sadodam viens otram pa galvu. Lūk, tātad
Jā, tātad mēs nevaram zināt, bet tā svarīgā lieta ir mums saprast, ka mēs kaut ko gribam. Mēs gribam, lai mēs varam veiksmīgi vairoties šajā dzīvē. Es piemēram sapratu to, ka pēc 2 bērniem es sapratu to, ka es negribu nevis ģenētiski nodot tālāk. Es drusku pavēlu savā dzīvē, es to sapratu, bet es varu sev arī memētiski nodot tālāk. Un tas ir tas, ar ko es arī daudzreiz nodarbojos. Arī tā ir man profesionālā vide. Ko nozīmē nodot sev tālāk memētiski, tas nozīmē nevis manā organismā radušos gēnus nodot tālāk. Tā kā caur manu organismu radušos gēnus nodot tālāk, tā būtu pareizi teikt. Jo man vecāki gēni ir citi gēni, bet man ir citi gēni, man bērnu gēni ir citi gēni, bet es esmu rekombinējis savējos un iedevis tālāk saviem bērniem. Memētika nozīmē, ka tu rekombinē informāciju. Nevis ģenētiskā formātā, bet kultūra formātā. Tātad, ja es tev pasaku to, ka tev tagad jāiet viņam iedot pa galvu, es drusku nodevu tev savējo ideju tavā galvā, tādējādi apkopojot cilvēkus zem kaut kādas vienas idejas. Lūk, un tā svarīgā lieta ir mums saprast, ka mēs kaut ko gribam, mēs kaut kā to gribam, mēs kaut ko, mums visu laiku ir kaut kādas vēlmes, mums ir motivācijas, ir transformatīvas motivācijas, ir informatīvas motivācijas, negribam tajā, tas jau ir patērēt uzdību, ko es tad stāstu. Tā svarīgākā lieta ir vienkāršot līdz saproti, līdz tu pats saproti, kas notiek dzīvē, vai ne? Lūk, un šajā kontekstā es uzreiz gribu teikt, es gribētu iezīmēt arī to, ka mums ir jāmēģina drusku varbūt domāt kaut kādā mērogā, kurā mums eksistē kaut kādi ietekmes loki, kaut kādas ietekmes svirs. Tātad satraukties par to, kurš Amerikā ir prezidents, lai arī moderni. Tas, manuprāt, tev ieliek diezgan tādā dīvainā lauciņā. Nē, domājot par vienkārši sekošanu līdzi un pasmiešanos, jo tāpēc, ka mums ir temats, par ko parunāt, ko viņš tur atkal ir sastāstījis, vai ne, vai ko tas tur atkal ir izdarījis, tas ir citādāk, jo tāpēc, kad pērtiķi, kas ir mūsējie līdzinieki, mēs neesam cēlušies no pērtiķiem, tā ir ļoti svarīga piebilde. Es nezinu, kāpēc cilvēki visu laiku runā par to, ka mēs esam cēlušies no pērtiķiem. Nē, mūsu pērtiķiem ir vienāds censis bijis, kas ir bijis kaut kas cits nekā pērtiķis. Es gribēju domāt vairāk, bet to es varbūt no mērkaķiem, es esmu no pērtiķiem, vienalga. Apēdīšu to māju. Tātad, jā, primāti pēc būtības ir sociāli dzīvnieki, un tāpēc mums drusku ir tāds tramps vajadzīgs, jo mums vajag kaut ko par ko runāt, jo es esmu par to domājis, ka mums druviņai bļāviens, mums vajadzētu vairāk kaut kādas šādas asākas ziņas, jo tāpēc, kad, tur Lēdurgā ir dabas tur nezinu, tautas adījumu izstāde. Jā, un tā es saprotu, ka tur ir dabas adījumi vai kaut kādas tur izstādes. Bet smukļot. Tiešām. Vat redz, un mums nav ko gosipot vienkārši. Mums nav par ko klačoties. Un es nesaprotu, kāpēc mēs nevaram būt Jurčika gājienus, piemēram, visus publicēt vietējā druvā. Tur būs interesanti. Vai piemēram, kas mums kārtē, tas Džeks, tas viens foršais, ko visi zina, un es visu laiku aizmirstu, kā viņu sauc. Tas viens Džeks, kur atcerēsies, mums bija viena atpakaļ sērija par Stambuls konvencijas sanākšanu sesijas. Kur pilnīgi vienalga, vai tu esi par vai pret, tur ir ballīt, viss ballījās. Bet mums ir viens musinātājs, kuram te policists bija sastājušies apkārt. Ot par viņa dzīvi mums vajadzētu rakstīt. Mums neinteresē tie brīdi nekāds Trumps, mums neinteresē neviens cits, bet mēs varētu klačoties. Un tā svarīgā lieta, ko mēģināt, dārgie klausītāji, saprast, atdalam to no mūsu vēlmes sist vai nesist viens otram pa galvu, jo tāpēc, ka tā ir klačošanās, tam nav nekādas nozīmes. Mēs nevaram satraukties par notikumiem Izraēlā vai Palestīnā vai kādu, kurš to grib saukt, jo tāpēc, ka tas pilnīgi absolūti nevienā brīdī uz mums nekādā veidā. Un, protams, ka tu vari savilkt ķēdīti, kā tur tie tuvu austrumu konfliktus mums attiecas. Es iesaku lietas, kuras tik ļoti tālu no mums atrodas, uzskatīt par dotajām. Protams, ka viņas kaut kas ir izraisījis. Ja tu esi vēsturnieks, protams, ka tu pētīsi. Ja tu esi politologs, protams, ka tu pētīsi. Bet ja tu esi bļāviens, ja tu esi limbažos, es atvainojos, veikala pārdevēji, dārgais cilvēks, nevajag, kam tas ir vajadzīgs? Nevajag, vienkārši nevajag. Lūk, tātad. Jā, tātad mums iedomāsimies tagad cēsīs kaut kādu laiku apakaļ. Tev laiks līdz beigsies. Piedošana. Labi, viss. Tātad. Iedomāsimies cēs kaut laikā pakaļ. Tātad sēž vaivēnieši, sēž cēsnieki, sēž limbažnieki, sēž kaut kāda smilteni pieņemsim. Tajā laikā bija cēsīs. Man nav ne jau smilteni tumšs pleķis manā Tumša vieta reāli. Tumšonīgi cilvēciņi. Iedomājamies, viņi sēž un domā, sen nav sis nevienam pa galvu. Klausies, mums nav jāsit vairs viens otram pa galvu, varbūt. Sen viņi nav, mēs tirgojamies. Ok, labi. Kā mēs varētu labāk tirgot? Es gribu vairāk. Es arī gribu vairāk. Davai lemjam. Ko mēs lemjam? Lemjam aku izrakt. Davai lemjam. Ok, rokam aku.
Lai ceļu uztaisam, ko līdz tirgumu vietējiem davājiem. Nē, pirmkārt jau izlēmiem aiziet patirgoties tur, kur es redzēju, tur pirms tam no Smiltenes viens bija tirgojis savies to biespienu. Es aiziešu pie viņiem saviem graudiem blakus patirgoties. Davāj, aiziem patirgoties, tā dzimst tirgi lēnām. Tad vienam rīt viņi sāk domāt, bļēns, bet davai sametam piķi kopā un uzbūvim normāli to ceļu, vai ne, ka mēs ātrāk tiekam līdz Smiltenē. Pirms viņš tiek ar savu biespienu. Mēs aizbraucam savu biespienu uz to tirgu. Davāj, lemjam, ok, labi. Tad vienam rīt saprast to, ka Bet smiltenieši kopā ar limbažniekiem, piemēram, viņi lemj par lielākiem viņiem ir skolas, iedomājies. Viņiem ir savi bērni, viņi iestumi to savu bērnu kaut kādā mājā, un viņš visu dienu var būt brīvs un skatīties savu hentai pornogrāfiju. Ok. Lieliski. Es nekāpēc noķeršu. Lieliski ideja. Lemjam mēs arī, davai sajiem kopā visi. Jā. Un tad mēs visi varēsim lemt. Davai, sajiem, davai. Un tā, mani mīļie bērni, tie ir iedīgļi politikai. Jo tāpēc, ka mēs visi gribam labāk dzīvot, mēs gribam labāk sevi nodot tālāk, mēs gribam būt pārticīgāki, lai mēs varētu savus bērnus labāk atļaut viņiem nodot sev tālāk. Jo tāpēc, ka mūsu gēni jau ir ne tikai nākošie, bet arī daudzās nākamajās paudzēs. Nu, lūk, un mēs esam atklājuši to, ka mēs to varam izdarīt sadarbojoties. Bet ar nosacījumu, ka visi sadarbojas. Un nākošajā pasaciņā, mans dārgais Bruno, mēs tad runāsim jau par drusku konkrētākām lietām. Nu, lūk, tas bija ievadiņš, un atkal jau vajag vienkāršot. Es ceru, ka mēs līdz oktobrim nokļūsim arī līdz Latvijas Saeimas partiju piedāvājumam. Es reiz varu teikt, es palasīju to piedāvājumu, tas jēdzīgs nav, bet tas nenozīmē, ka nevajag iet balsot. Tas tieši otrādā. Kāds Cēlas pilsētas katru gadu viens un pats? Cēlas pilsētas svētkiem vajadzētu būt katru gadu vienam un tam pašam. Tas drusku citādi, viņiem ir cits nolūks. Un lai cik tas dīvaini neliktos, varbūt mūsu likumiem arī vajadzētu būt visu laiku vienam un tam pašam, bet kaut kam tam līdzīgi. Nē, politikā nevajadzētu būt katru reizi kaut kam citam. Es negribu, lai ir katru reizi kaut kas cits politikā. Es tieši otrādāk gribētu, lai plus mīnus visu laiku viens un tas pats, bet kaut kādās man noteiktās robežās. Lai tev ir labi, ja? Skaidrs, jo tāpēc, ka es uzskatu, ka tas, kā man ir labi, nozīmē labi arī citiem. Nu kā? Nav jau, es nedomāju tikai man labi, un šeit mēs par Šleseru daudz runāsim, bet es uzskatu, ka man labāk ir, lai ir man drusku slikti un tev ir labi, jo tāpēc, ka tad mums kopā abiem ir vairāk labi. Un ir cilvēki, kas tad neuzskata. Bet ir savukārt cilvēki, kas uzskata, ka labāk, ka tev ir sliktāk, un mums trījiem ir labāk, vai ne? Nu, tas ir komunisms. Tad mums visiem ir labi. Tur atkal es nezinu, kā progresīvi ir attiecās pret sociālismu. Tāda ir atkal tāda, kas saka to, ka, zin kā ir, davai, jūs abus galus, protams, visi baigi forši, bet davai turam, nešūpojam laivu, turamies pa vidu. Nu, tur atkal mūsu centristi ir lieta. Par šito visu runāsim. Tā ka lūdzu, dargie skatītāji. Fascinējoši, jā. Nākamreiz runāsim tālāk. Paldies, šī bija pirmā no 10 epizožu cikla Jānis versus politika versus es. Ierakstījāmies studijā Cēsu skaņa. Nākamajā epizodē mēs runāsim par kaut ko bišķiņ citu. Rakstiet komentārus. Un, jā, cēsurīts@gmail.com īstenībā. Es ja neesmu uztaisījis tādu e-pastu. Ja nerakstīsiet komentārus, iesim dot pa galvu. Paldies. Viss super. Paldies jums liels. Čaviņa.